Es šobrīd atrodos Rīgas pilsētas Milgrāvja apkaimē, un man aiz muguras ir redzama Mangaļu dzelzceļa stacijas ēka. Jā, mazliet kaut kā neiet kopā, bet principā viss ir vēl daudz sarežģītāk. Proti, vēsturi sāksim no pašiem pirmsākumiem, dzelzceļa pirmsākumiem šeit, un pirmā stacija te tika atvērta 1872. gadā, un tās nosaukums patiešām bija Milgrāvs. Toreiz gan nekādas apkaimes te nebija, toreiz arī te vēl Rīga nebija, un pateicoties dzelzceļam, faktiski arī šī apkaime radās, bet sākumā pirmais iemesls, kāpēc dzelzceļš vispār līdz šajienai tika uzbūvēts, protams, ir Daugava. Un tie ir kuģi, lielāks iegrims kuģi, kas varēja šeit iebraukt, un tādējādi preces tika krautas nevis Rīgas centrā kā līdz tam, bet paralēli ar šo dzelzceļu gan Bolderājā uzbūvētajā Daugavgrīvas stacijā, gan arī Mangaļu dzelzceļa stacijā, un ne tikai preces starp kuģiem te tika pārkrautas, bet tika šeit arī apkalpot vairāk uzņēmumu. Varbūt slavenākais no tiem Jesen porcelāna fabrika, bet arī daudz citi krāsu ražotnes, superfosfāta ražotni un gal galā arī Valdšreksēdas alus brūzis, jeb Alders vēlākais. Tie tad bija arī dzelzceļa pirmie klienti šeit. Jā, arī toreiz, un dzelzceļam te bija galapunkts, eksistēja pasažieru pārvadājumi tieši no Milgrāvja dzelzceļa stacijas, bet nevis no šīs. Tā Milgrāvja dzelzceļa stacija, kas ir mazliet tālāk un ir faktiski arī šobrīd eksistē kā Mangaļu dzelzceļa stacijas B parks, tika atdota kravas pārvadājumu jomas pārzinātājiem un izpildītājiem. Šī dzelzceļa stacija savukārt te parādījās ar nosaukumu Dzirnupe 1933. gadā, jau krietni vēlāk pēc šī pirmā dzelzceļa uzbūvēšanas. Tāpēc, ka šī stacija ir saistīta ar pavisam citu dzelzceļu, kura galapunkts 1937. gadā galā bija Rūjiena. Mūsdienās mēs to pazīstam kā Rīgas Skultes dzelzceļa līniju, jo šobrīd tālākā stacija, līdz kurai var aizbraukt, ir Skulte. Un tad sākās tieši arī šīs dzelzceļa stacijas mūžs 1933. gads, kad tā tika atvērta un novietot pagaidu vagoniņš, un stacijas ēka tika uzbūvēta pēc gada 1934. gadā. Izskatās nedaudz vecāka, ja, pa 30. gadiem, jo ir koku konstrukcijas diezgan tāda sena arhitektūras celtne, un taisnība jau vien ir, jo to nebūvēja no jauniem materiāliem, pēc jauna projekta, bet faktiski pārvedi no Kārsavas Daugavpils dzelzceļa līnijas daļas no dzīvojamām ēkām, un tādā veidā, teiksim, kā konstruktori savācot jau šo stacijas ēku. Bet, kā jau es minēju, tās nosaukums bija Dzirnupe, un tāds tas arī pastāvēja, un arī kā atsevišķa stacija no Mangaļiem tā pastāvēja līdz 1957. gadam, kad visdrīzākais sakarā ar dzelzceļa elektrifikāciju, īsu laiku šeit bija arī elektrificētā iecirkņa galapunkts, tā arī tika nosaukt par Mangaļiem. Faktiski tās divas stacijas tika apvienotas, tā, kas sākumā bija Milgrāvs, bet kopš 1919. gada kļuva par Mangaļiem, tika apvienot ar šo, kas sākumā bija Dzirnupe. Un, kā redzams, arī mūsdienās notiek dažādas pārmaiņas. Tieši šīs stacijas rajonā tiek modernizēta gan pasažieru infrastruktūra, gan dzelzceļa signalizācijas un kustības vadības sistēmas. Un pavisam drīz Mangaļi, vismaz tie, kas šeit pasažieru apkalpošanai atrodas, būs jau teiksim, ar citām vērtībām un ar citu vidas pieejamību daudz augstāka līmeņa. Un tas ir arī pamatoti, jo faktiski tajā dienā, kad šis video stāsts izskanēs ēterā, ir arī paredzēts, ka piestās pirmais jaunais Škodas rūpnīcā ražotais pasažieru vilciens pie šīs stacijas. Pagaidām vēl pie zemā perona, bet ar laiku, protams, viss tas būs un paredzēts pasažieru ērtību uzlabošanai, un arī vilcienu kursēs aizvien biežāk, tā kā Mangaļu stacijas nākotne noteikti ir ļoti pozitīva.